Es gribētu papildināt kolēģi, paldies par mēdīju lomu, jā. Ir tā, mūsdienās, ka cilvēki domā tā, kā viņiem mēdīs pasaka, un ja jūs iegūklēsiet, vienkārši iegūklēsiet, jūs atradīsiet hinduistu ekstrēmistus, jūs atradīsiet budistu ekstrēmistus, jūs atradīsiet daļiet kādus, bet visvairāk ekstrēmistus ir starp kuras reliģijas pārstāvjiem. Ar kuras reliģijas pārstāvjiem ir visvairāk ekstrēmisti, bet par to neraksta neviens mēdījis. Starp ateistiem. Starp tiem ir visvairāk ekstrēmisti. Un to neviens neraksta. Starp reliģiskiem cilvēkiem, starp ticīgiem ir krietni un daudzāk mazāk. Un tas tiešām ir mēdīju akcentu jautājums. Un es gribētu par to īsto neīsto islāmu pateikt, ka sektas ir vienmēr bijušas pastāvējušas, ja, un ar savu izpratni par kaut kādu reliģiju, ideoloģiju, un tāds pastāv visur. Un islāmā tāda sekta izveidojās jau uzreiz pēc pravieša Muhameda nāves, kavāriģi, ja, kuri izmantoja Korāna tekstu, daļai izmantoja tieši, lai iegūtu iespēju attaisnot savu kardarbību, savas darbības, kuras bija vardarbības. Un šādas sektas ir visi. Vēlreiz es aicinātu izglītoties un saprast, ka ekstrēmismam tāpat par sevi ir kaut kāda darbība, ja, kurai var jebkādu lozungu vai karogu piekārt klāt pie. Starp citu arī komunisms pats par sevi bija tāda utopiski ļoti jauka un skaista ideoloģija. Tur neviens neteica, ka miljoniem cilvēki ir nogalināti un nobendēti. Un mājās es gribētu papildināt jūsu vai mazliet izteikums repliku. Es domāju, ka no universitātes loga ir ļoti viegli uzturēt mītu par Eiropas iecietību. Diemžēl tādas vairs nav. Skatīties šo, jo cilvēkiem tomēr aizvien biežāk rodās neticība un šaubas par to, vai tiešām mēs varam pateikt. Nē, tas nav īstais islāms, katru reizi, kad islāma ticīgie dara šo, ko, teiksim, mums nepieņemams savas ticības vārdā. Īstais, neīstais islāms, īstā, neīstā kristietība, to paši ticīgie var definēt un viņu viedokļi atšķirsies šajos jautājumos. Nav jau kāda abstrakta reliģija vispār, nav kaut kāda abstrakta kristietība, abstrakta islāma, bet tieši tā kā jau saruna bija šeit sacīja, reliģijas kalpo dažādiem mērķiem, kā cilvēki izmanto to, sakrālie teksti ir būtībā resursu avots arī dažādām idejām un praksēm, kas var būt vardarbīgas, kas var būt arī tiešām mieru un taisnīgumu nesošas, un tas tādā pašā mērā attiec arī uz islāmu. Un vēl jau mums arī jāsaprot mēdīju, un mēdīja bieži vien ir orientēta uz skandālu politiku. Mēdīja ļoti labprāt runā Latvijā arī par teiksim, terorismu un islāmu. Retāk mēs dzirdam varbūt kaut vai islāma ticīgo pieredzi un sajūtas, tā kā mēs šeit dzirdējām kaut kādu atstumtības, svešādā izjūta, kā tas ir Latvijā, vai vispār kā islāma ticīgo kopienu jūtās un dzīvo šeit Latvijā. Mēdīju pasaulē bieži vien orientēt uz to, ko pārdot uz skandālu politiku, un mēs retāk runājam par to, ka, piemēram, kristīgie fundamentālisti Āfrikā arī ir iznīcinājuši tās islāma ticīgo ciemats un cilvēkus nogalinājuši, vai tas notiek ASV, kur arī kristīgie fundamentālisti dažkārt arī agresīvi vēršās pret abortu klīnikām un tam līdzīgi. Tā kā šeit jau mums jāsaprot, ka jebkurš vēstījums, kas tiek sniegts, kā mediju teorijā, nav fakti, ir interpretācijas. Vienmēr jājautā, kas un kāpēc mums kaut ko vēst, un kāpēc tieši tiek akcentēts tas negatīvais agresīvais. Es vispirms iespējams lielai daļai klātesošo nedaudz neierasts jūsu apģērbs, es pareizi saprotu, tas ir nikabs. Jūs varbūt varētu īsi pateikt, ar ko nikabs atšķirās no citiem musulmaņu tērpiem, kā hijaba vai burkas, un no tāds ir konteksts šim tērpiem. Hijabs vispār
Kā jēdziens, tas nozīmē sievietes noslēgšanos. Ja mēs lietojam viņu kā atsevišķi apģērba veidu apzīmējumu, tad parasti to saprot vienkārši lakatu ar nosēc matus un kaklu un seju atsektu. Nikābs savukārt, kad atsek seju acis paliek atsektas. Savukārt burka tiek valkāt Vidusāzijā, kad no Afganistānas mēs esam redzējuši attēlus ar sievietēm, kurš ir zilā tērpā un viņš ir acīm priekšā sejai ar tīkliņu. Tas ir vēl tērpu veidu izšķirības. Varbūt pavisam īsti kā notika jūsu ienākšana islāmā un kādēļ tieši nikābs jūsu konkrētajā gadījumā? Sākotnēji es jau pirms islāma pieņemšanas sāku valkāt lakatu, un tā bija arī 3 gadus pēc tam, kad pieņēmu islāmu, bet man jau palaši gribējās valkāt arī nikābu. Un tā kā tiem 3 gadiem pietiekami es tā kā apgūju reliģiju, līdz ar to saņēmu drosmi un spēku atsot sāku valkāt nikābu. Tā ir jūsu personīgā izvēle un jūsu tas veids, kā jūs izpaužat savu reliģisko pārliecību? Jā, tas ir mans veids, viens no veidiem, ko es izmantoju, lai būtu uz dienu ar nikābu. Un tad uzreiz man jājautā jūs, kā kundze ļoti pareizi teica, mēs esam iecietīgi, mēs esam apveltīti ar kritisko domāšanu. Simbolikas, bet vai jūs esat izjutusi kādreiz greizu skatu jūsu virzienā, teiksim, lai tā maigi to pateikt? Kas ir tā ikdienas pieredze jums, sievietē, islāmticīgie, kur valkā nekad Latvijā? Tur es būtībā gribētu izdarīt nošķīrumu par laiku posmu, teiksim, līdz iepriekšēji vasarai un to, kā attieksme mainījās pēc tam. Tā kā nekādas īsti, tas bija diezgan reti, ka kaut kādas piezīmes man atnāk citēs staigājot pa ielu vai tie cilvēki savā starpā sarunājās tās, vai ir arī tādi gadījumi, ka cilvēki vienkārši runā par mani, es tāpat stāvu blakus, es visu dzirdu, man ir tāds sajūta, ka man tur uzskatīt vispār, ka es neesmu cilvēks, kaut kāds nevedot, tā līgās grib. Jā, bet pēdējā laikā, kurš iepriekšējais vasaras, es kaut kādu laiku nebija Rīgā, un es atbraucu Rīgā, un es tā kā diezgan krasi un mainīsies tā attieksme. Daudz lielāka agresivitāte jūtam no cilvēkiem. Kā jūs to sajūtat? Tieši daudz biežāk tādas piezīmes dažādas. Tā šausmas, tad arī te, tas sākās arī šeit. Un kā viņš vispār tā iedrošinās, un kāpēc vajag tā izrādīties. Un arī, teiksim, naidīgiem skatieniem cilvēks, tā kā es iepriekš tā